21. gadsimts skolās ienācis ne tikai ar jaunām tehnoloģijām, bet arī ar jaunu pieeju meklējumiem skolotāju darbā. Jelgavā notika Zemgales reģionālā pedagogu metodisko izstrādņu konference, kurā skolotāji prezentēja mūsdienīgas idejas jaunās paaudzes audzināšanā. Skolotājs būtībā nevar strādāt skolā, ja viņš nav radošs, ja viņš nedomā, kā labāk pasniegt savu priekšmetu. Šodien, jāsaka tā ir pirmo reizi jauna iniciatīva, kad mēs sanākam reģionā kopā, Zemgales reģionā. Un man patiešām ir ļoti liels prieks, ka mēs esam sanākuši kopā tieši Jelgavā, un ka Jelgavas reģionālais pieaugušo izglītības centrs ir bijis tas, kas organizē šogad Zemgales novadā šo skolotāju radošo konkursu. Tukuma, Vakar un Neklātienes vidusskolas skolotāja Ineta Čerpinska izstrādājusi metodiku, kā risināt un novērst konfliktu situācijas skolā. Vairākas problēmas tiek piedāvātas skolēniem, viņi sadalās pa pāriem vai grupiņās un izspēlē šo problēmu. Teiksim, kā pateikt nē, vai arī kā iziet no strīda, no konflikta, ka viņi varētu arī savu kaut kādu konkrētu problēmu netiešā veidā atklāt. Uzrakstot to uz lapiņām, ar burtiem, kas izgriezti no dažādām avīzēm, žurnāliem vai kaut kādā citādā veidā, slēptā veidā. Un tad arī veidot aptaujas un parādīt, kā tad varētu risināt šīs problēmas arī viņu uztverē. Izpratne par izvēlēto profesiju ir pamats veiksmīgai karjerai. Un svarīgi, lai izpratni veidotos saulaicīgi, lai pie secinājuma, ka profesija izvēlēta nepareizi, jaunietis nenonāktu tad, kad jau uzsāktu šīs profesijas apgūšanu. Skolēniem šī izpratne par karjeras izvēli ir jāuzsāk pēc iespējas ātrāk, ne tikai pamatskolā, bet tiešām jau sākuma skolā, un jāpiedāvā viņiem ir tā praktiskā darbošanās pēc iespējas lielākā šajā profesiju spektrā, lai viņi paspēja apskatīt, ko viņi grib un ko negrib. Un pats interesantākais bija tas, ka skolēni, veicot šo projektu darbu, secināja, pat lielākā daļa skolēni secināja, ka viņi nekad nestrādā šo tagad tajā 4. klasē izvēlēto profesiju, jo viņi saskārās ar ļoti lielām grūtībām. Piemēram, bērndārza audzinātājs, 3 meitenes bija izvēlējušās, viņas bija šausmās. Pēc nedēļas pavadīt bērndārzā, viņas saprata, ka tādu troksni viņas nemūžam nevarētu izturēt, un viņas saprata, ka tas ir ļoti smagi. Ja viņi neizbaudītu šo praktisko darbošanos, tad viņi varbūt ilgāk sapņotu par to savu izvēlēto vai iecerēto profesiju. Un pēc šī darba veikšanas viņi paši arī to secināja, ka tā ir, ka pietiek sapņot, kad mēs jau domājam tālāk, ejam uz nākošo līmeni, meklējam nākošo profesiju, to, kas tiešām interesē. Tā ir ļoti svētīga lieta, tā pamēģināšana. Kā viena no domām konferencē izskanēja, ka Latvijas ekonomikas uzplaukumam daudz vairāk kā budžeta konsolidācijas pasākumu vajadzīga uzņēmējdarbības attīstība un jauna paudze ar iemaņām šajā jomā. Es rakstīju par uzņēmēju spēju attīstīšanu pamatskolā, bet taisni interešu izglītības programmā, jo pamatskolā ekonomika vairāk nemāca. Līdz ar to, attīstīt tādu uzņēmēju domāšanu varētu varbūt sākt tikai no vidusskolas programmā. Bet es sadarbojos ar organizāciju Junior Achievement Latvija jau ilgstoši, un viņu devīze ir mācies darot. Nevis teorētiski mācies, bet pats veido firmas, veido reklāmas, piedalies dažādos biznesa konkursos. Un man ir ārkārtīgi tuva šī filozofija. Es uzskatu, ka tikai tā var arī mūsdienās īstenībā labi mācīties un apgūt to, kas interesē. Un es rakstīju šo darbu pamatskolas vecuma bērniem, lai interešu izglītības programmā viņi varētu jau apgūt šīs pirmās iemaņas, šo domāšanas veidu, jo nav nekāds noslēpums. Piemēram, bērni, kas sāk skolas laikā agri trenēties kādā sporta veidā, bieži vien kļūst par sportistiem un kļūst par treneriem. Ja? Bērnība ļoti, ļoti ietekmē. Ja viņi varbūt ļoti agrā vecumā sāks domāt kļūt par uzņēmējiem, ja viņi jau piedalīsies un piedalīsies skolēnu gadatirdziņos, kur viņi savu saražoto preci varēs pārdot, kur viņi varēs viņu reklamēt, kur viņi šos dokumentāciju arī gan to uzņēmumu atklās, gan viņu slēgs. Varbūt, ka viņiem radīsies tāda interese to arī savā dzīvē realizēt.